Tā, sveiki. Jā, es esmu Baiva Rasmusteina. Tātad visi droši vien domā, ka es tagad likšu uz kādam dancot. Ja? Tā parasti ir, kad parādās kāds dejotājs, tad visi domā, nu tad liks dancot. Nu, nelikšu dancot, likšu mazliet domāt. Ja? Tātad man nav nekāda tāda reprezentācija, bet varbūt, kad brīvajos mirkļos izdaliet, ja, šeit kaut ko vairāk var par mums uzzināt. Ja? Teiksim, tas ir tāds. Nu tā, es neesmu nekādu lapiņu sagatavojis un runāšu brīvi. Sākšu ar to, lai jūs vispār saprast, kas tad es gluži esmu. Ja? Tātad, lai jūs nebrīnaties, man ir tieši 76 gadi. No tiem es esmu, ja tā varētu teikt, vadītāja, tātad 58 gadus. Ja? Jo tad, kad teiksim, es sāku strādāt šajā jomā, ko sauc par vadīšanu, jā, man bija 18 gadi, es tikko biju beigusi skolu, iestājos augstskolā, un no tā mirkļa es patiesībā neesmu atkāpusies un joprojām esmu vadītāja, nu jau mākslinieci, kā kādreiz bija kolektīva vadītāja un tam līdzīgi. Ja? Ko es vadu, lai jūs saprastu? Vadu tātad es apmēram 300 bērnus, dejotājus, sākumā no 2 līdz 18 gadi. Jā, apmēram 10 pedagogu mums ir. Un es domāju, ka es pie vadīšanas varu pieskaitīt arī klāt tos 300 reiz 2 vecākus un vēl 300 reiz 2 vecmāmiņus un vectētiņus. Jo ticat man, ka tas ir visgrūtākais, kas ir jāvada. Ja? Jo bērni ir patiesībā stipri vienkārši, grūti ir šie vecāki. Nu, lūk, varbūt, kad pie vadīšanas var pieskaitīt arī to, ka mēs šie kolektīvi vadītāji, ja, kas Rīgā un Latvijā ir ļoti daudz, vēl vadām dziesmu svētkus. Un tad mūsu rīcībā ir 25,000 dejotāju. Un mums ir jāprot viņi novadīt, mums ir jāprot viņus ievadīt šajā lietā. Ko es varu no, teiksim, savas prakses? Tātad patiesībā mani varētu saukt par, laikam tā varētu teikt, self-made woman, ja? Jo esmu, nu tā, ja kāds zina, tad ir tāda nomala teika, un es saucu par teicenes meiteni, kur es esmu izaugusi ļoti pilnīgi vienkāršā ģimenē. Un visticamāk, teiksim, šī mana mērķtiecība, jo ne par velti par mani saka tā, ja vajadzēs, tad Baiba uz skatuves uzvedīs arī ziloni. Ja nu negluži varbūt balto Āfrikas, ja, tad katrā gadījumā vismaz zilona ar ausīm. Ja. Nu, es domāju, ka, un tas varbūt jums visiem jāsaprot, ka patiesībā tas ir ielikts kaut kādos gēnos. Es domāju, ka tas nāk nomēr no mūsu ģimenēm, no tā, kā mūs virza. Jo mana māmiņa visticamāk sakarā ar karu, jā, jo tad tas bija 40. gads, 40. kad es dzimu, un tad bija karš, viņa nebija spējīga piepildīt to, ko viņa varbūt bija gribējusi, jā. Jo tā saucamajos ūmaņu laikos, nu viņa arī būdama nesevišķi, augsts sapriņģu meitene, tomēr spēlēja tenisu, kalnu slēpošanu nodarbojās, jā. Un karš visu šo dzīvi viņai izjauca. Un viņa bija tā, kas mani mērķtiecīgi virzīja uz kaut ko. Ja? Tātad es sāku jau dejot no 6 gadu vecuma, un tā es, kā smējos, neesmu pārtraukusi, jo pat piedzemdējot savus 2 meitas, es jau pēc nedēļas biju darbā. Vēl par sevi mazliet, lai jūs saprastu, tad arī varbūt mazliet smieklīgi, bet man ir 2 meitas, man ir bijuši 2 vīri, un es esmu strādājis 2 darbos. Bet pie tam strādājis tā pamatīgi, jo, lai jūs saprastu arī, kā tas viss veidojās, tātad es vienlaicīgi nobeidzu universitāti, un 30 gadus es esmu nostrādājis Rīgas kinostudijām. Es esmu bijusi pietiekoši slavenas virziena, tātad Rīgas dokumentālā kino redaktore. Es strādāju ar Freimani, Slapiņu, Selecki
un visiem šiem podnieku, ja tie ir visi bijuši, nu, tā kā mani darba kolēģi, un es esmu ar viņiem strādājis. Un tas var būt arī, ja teiksim, ka man bija šī kinematogrāfiskā domāšana, zināmā mērā palīdzēja man šajā vadītājas darbā. Vēl viena, kas droši vien arī jums attiecas, ļoti būtiski ir tie cilvēki, ar ko tu esi blakus. Jo ne par velti kinostudijā smējās, ja vajadzīgs sūtīt kaut ko nokārtot tā republikā vai kaut kur, tad vajag sūtīt mani, jo dejotāja mafija, kā jūs ziniet, laikam, man liekas, Japānā ir tas, ja, kad ir nu, šie sakari, ja, kas nāk no skolas, no augstskolas, no tam līdzīgi, ja, iedarbojās ļoti spēcīgi. Un dejotāja mafija Latvijā ir ārkārtīgi spēcīga. Ja. Nu, varbūt sportisti bišķiņi spēcīgāk, bet dejotāji katrā gadījumā ļoti. Ja. Un, līdz ar to, teiksim, es domāju, ka šis variants ir ļoti būtisks, ar ko tu esi kopā un kā tu, teiksim, komunicē. Lai gan es neesmu tas labākais piemērs, ja? Ka, nu, teiksim, es neesmu kompromiss cilvēks. Es esmu puķis pēc dzimšanas, un lai jums patīk vai ne, bet tā arī ir viena interesanta lieta, kas varbūt jums var noderēt. Teiksim, nu tātad deju kolektīvs ir uzbūvēts no vairākām vecuma grupām. Un vecuma grupās parasti ir, nu, teiksim, 1 gada bērni, nu, 1 gads, teiksim, ja. Un es nekādu nevarēju saprast, kāpēc pēkšņi strādājot ar vienu grupu es ļoti labi saprotos, ja, man viss veicās, un ar otru es konfliktēju bez pārtraukuma. Un tad man tur tajā laikā, nu tie bija kaut kādi 70, 80 gadi, man viena draudzene saka, viņa saka, paskaties, kas tajā baltajā grupā ir par gadu. Un tie izrādījās visi pamatā suņi. Un puķim ar suņiem ir pamatīgs konflikts. Nu, ticiet vai ne, varbūt tas izklausās muļķīgi, ja? Un viņi man saka, nu nomaini tur grupas vecāko, ieliec Gaili, kas ir blakus gadi. Un tā arī bija, ielikām tādu puisi, varbūt viņš arī beidzas aprindās ir zināms, Roberts Kēziks, ja, un, ziniet, viss aizgāja. Un tagad es it kā mazliet kārtojot grupas un ar viņām strādājot, ja, es it kā to mazliet ņem vērā. Nu, es saku, ticat vai nē, ja, bet tā tas ir man izveidojies, ja. Nu, lūk, tā kā, teiksim, tas ir viens. Otrs, ļoti būtiski ir nokomplektēt nu, savus palīgus, tad man tie ir pašlaik 10, ja, jo tas atkal ir būtiski. Nav būtiski, lai visi dzied kopā ar tevi vienādu dziesmiņu, ja, bet būtiski ir, teiksim, viņus arī nu, sev izveidot par nosacītiem draugiem un palīgiem. Par mani saka tā, un tā es esmu strādājusi un droši vien nemainīšos. Mans princips, es nezinu atkal, vai tas ir pareizi vai ne, bet marksismu leņinismā laikam ir tāds jēdziens kā demokrātiskais centrālisms. Ja? Un tad man jāsaka tā, atkal, es demokrātiski uzklausu to, ko man saka, bet principā es izpildu to, ko es gribu, to, ko es esmu iecerējusi. Ja? Un, zinat, atkal, ja, ne par velti jūs zinat, kādreiz tā, vai vajag aprunāties, jā, aprunājamies, bet ja tu mēģinās uzklausīt 10 un cik viedokļus, tu nepie kā nenonāksi. Tev pašam ir jābūt skaidri, te jau bija rakstīts šī mērķtiecība, ja, tev ir jāzina tas mērķis, uz ko tu virzies. Nu, bez tā tu nevari, ja. Tad dīvainākais jau ir tas, jā, es arī šodien nākot domāju, mērķis, nu man nekad nav bijis mērķis, nu, tā nevar teikt, es gribēju, protams, sasniegt kaut ko, jā, un ja tā atkal, jā, nu, var pirms izklausīsies par lielīšanos, bet, nu, te jums priekšā stāv cilvēks, kam patiesībā ir visi iespējamie apbalvojumi, jā, jā, padomu laikā tas bija nopelnie bagātais mākslas darbinieks un valsts prēmija, jā, ko es dabūju, gan es dabūju šo valsts prēmiju, par tai laikā absolūti negaidīt variantu, bija tāds kino žurnāls Gaismēns, kur pirmo reizi padomu, nu, tā Latvijā mazliet kritizēja, ja, kaut ko, un es biju redaktori šajiem kino žurnāliem, ja.
Un arī, jā, nu, tāds darba paņēmiens, toreiz strādāja tāds režisors Arnis Akmeņlauks, kurš bija dienējis uz zemūdenēm, un viņam bija uzkrits vāks uz galvas. Līdz ar to viņš bija tāds mazliet tā. Bet tad, kad viņš man piezvanīja un sāka stāstīt savus ieceres, tad es noliku telefonu, aizgāju uz virtuvi, padzēru tēju, atnācu atpakaļ un teicu, ne, Arni, tas neies cauri. Nu, apmēram tā, jā, varbūt tas izklausās, bet arī tā var, jā, jo kādreiz ir, ka tu nevari pieņemt to, ko saka, uzklausi, nē. Nu, lūk, un pašreizajā laikā, jā, man ir 3 zvaigžņu ordenis, man ir ministra padomas apbalvojums, man ir folkloras balva un tam līdzīgi. Saprotiet, no tā es neko neiztaisu. Nu, tas nepalīdz man darbā, bet patiesībā tas palīdz maniem audzēkņiem, jo viņiem ir ļoti būtiski, kāda es esmu, ja, teiksim, kā mani vērtē. Man pašai tas, es teikšu tā, ko es piespraudīšu un te nākšu jūs priekšā stāvēt, nebūs tā, ja. Nu, lūk, tā kā, teiksim, ar to mērķtiecību ir tā, tev vienkārši jāzina, ko tu gribi sasniegt, un tad tiešām kaut vai panāc to un dabūni ziloni. Es nezinu, ko tur garu un plaši. Es jums gribētu uzdot vienu uzdevumu, ko jūs varbūt man varēsiet atbildēt. Lūk, par to vadības, spēju vadīt, varbūt, ka tā var, ja? Es jums izstāstīšu vienu gadījumu, un es gribu dzirdēt, kā jūs būtu rīkojušies, jo tur bija tas mirklis, ja, kad momentā vajadzēja izšķirties. Tas bija pat šo vasaru. Var jau būt, ka visu to ir dzirdējuši kaut kur, jā. Tātad es ar grupu 27 dejotājiem, mēs bijām festivālā. Jā, lai jūs zinātu, tātad ar ansambli mēs sākot no 90. gadu sākumu, no 89. gada, esam bijuši 50 ārvalstīs. Dažādos festivālos, vismaz 70. Es domāju, ka tas ir pietiekoši liels skaitlis. Pēc tam es varu paskaidrot, šie bērni mainās. Tas nav tā, ka viena koncerta brigāde, kā mēdz būt, mums mainās. Ja? Teiksim, šajā pagājušā gadā 7 bērnu grupas bija uz ārvalstīm, uz dažādām. Ja? Un pēdējais brauciens bija uz Kazahstanu, kur mēs bijām Astanā, ieguvām zelta medaļu no Grand Prix. Un atgriešanās mums bija 15. jūlijas. Ja? Tātad mēs ieradāmies Astanas lidostā ar visiem saviem koferiem, visi 27 cilvēki. Sākās iekāpšana, mēs kāpjam iekšā. Jā, vēl, teiksim, lai saprastu, šie braucieni visi ir patiesībā vecāki apmaksā. Tātad vecāks sagrabina savu naudiņu un tos 5, 6 vai cik tur tie 100 eiro samaksā. Tāpat arī bija par šo. Nekādas papildus, teiksim, naudas nav, tātad viss mēs kāpjam iekšā lidmašīnā. Jau kaut kādi pāris bērni ir iegājuši, mēs parasti skolotāji tā kā ejam pēdējie, ja, teiksim, bija 2 skolotāji līdz vēl. Un kā jūs saprotiet, mūsdienu jaunatnē visiem rokās ir, ja, viņi neko citu nedara, aciņi zemē, čiču. Un pēkšņi man nāk, puiši sāk nāklāt, skolotājs, Stambulā ir karš. Mums jālido uz Stambuli, mēs lidojam caur Stambulu. Ir sācies karš, ja? Un galvenais puikas un kliedz, karš, skolotājs, saprotiet, karš, taču tur ir un mums jālido. Es eju klāt pie tiem lidostām, es saku, ziniet, kas tur notiek? Tiem, protams, nav šie, jā, tie saka, nekas, kāpiet iekšā. Sēžties iekšā, viss. Un man ir šajā mirklī patiesībā jāizšķirās, ko darīt. Jo naudas tā liekas nav, ja mēs neiekāpjam, tad jūs saprotiet, mūsu biļetes beidzās, jā, tātad. Man ir jāizšķirās, un es izšķīros tajā mirklī, kad man viens puisis pienes un parādīja, ka ir Stambuls Stambuls lido kara lidmašīnas. Tad es sapratu, ka mēs nevaram kāpt šajā lidmašīnā iekšā. Bet ko darīt tālāk? Jo 27 cilvēki paliek bez naudas, bez kā mēs paliekam Astanas lidostā. Es, protams, apturēju, jā, mūsēji atnāca viss iznāca ārā, kas tur bija, jā.
Nu, paldies Dievam, laikam tas bija Dieva pirksts. Tātad, kamēr mūsu mans krāmēja ārā, tikmēr atsauc šo reisu, un līdz ar to mums bija viesnīca, ja, un tam līdzīgi. Bet, protams, mums tālāk bija lidojums uz Minsku, ja, kur atkal bija jāsadala grupa un tam līdzīgi. Jautājums jums, ko es gribēju. Tātad, kā šajā mirklī rīkoties, ja? Nu, ko darīt? Jo man nebija skaidrība, kā mēs aizlidosim uz Rīgu. Vai mēs tiksim. Un tas nav tā, ka tu viens, ja nu viens es gribu, kungs, es nopērku biļeti un tur lidoju kaut kur, ja. Es esmu atbildīga kā vadītāja par visiem visu šo grupu. Nu, lūk, tā kā, nu, es nezinu, ko jūs man atbildēsiet, jā, bet, nu, mēs atlidojām, mēs esam visi Rīgā, visi laimīgi, visi priecīgi, jā, bet izšķiršanās tā bija ļoti grūta. Nu, lūk, tādi piemēri, es jums no sev 50, tiešām 8 gadu stāžu varu izstāstīt 1001, jā. Kad ir vienkārši ļoti ātri jāizšķirās, un kad tu esi atbildīgs par citiem, tu neesi tikai viens. Tas varbūt ir tas grūtākais man vadītāja amatā. Un vēl ir tādi, jā, tātad es jau jums nosaucu savus gadus, jā, es nekaunos ne bērniem, ne vecākiem pateikt, kad es esmu kļūdījusies un atvainojusies, ja es tiešām esmu izdarījis kaut ko nepareizi. Arī tas droši vien vadītājiem ir vajadzīgs, ja? Nekaunēties pateikt to. Un es esmu gatava joprojām mācīties, ja? Nu tā. Patiesībā, ja ir kādi jautājumi, jo es domāju, ka, nu, redzat tā, nu, tas nav gluži biznes, ko es daru, ja? Tas varbūt jums ir tā vienkārši, es jums interesanti kaut ko pastāst, ja? Vai jums no tā kaut kas rodas, es nezinu, bet nu, katrā gadījumā, ja, teiksim, jūs gribat redzēt šādu vecumu pietiekos laimīgu sievieti, tā es, jā, jo es tiešām visu mūžu, jā, esmu bijusi darījis to, kas man patīk, to, ko es gribu. Es esmu visu mūžu satikusies ar ārkārtīgi interesantiem cilvēkiem, kam es esmu bezgalīgi pateicīga, gan saviem skolotājiem, gan vecākiem, gan arī, tā kā, nu, droši vien, kad arī tas nav maz, vai ne? Teiksim lielu paldies Šteins kundzei. Ja ir kādi jautājumi, es esmu gatava atbildēt. Jā, un varbūt arī kāds uzreiz tad vēlas atbildēt uz šo stresa situācijas jautājumu par kā rīkoties. Tas ir tikai piemērs, jo, ziniet, man gandrīz nav vietas, kur es aizēju un kur es nesatieku kādu savu audzēkņu. Jo saskaitot kopā, tie varētu būt apmēram 10 000 jā, cilvēki, kas ir, nu, tā kā ar ko es esmu bijis kontaktā un izgājis. Es jau esmu riebīgi, es zinu, bet, nu, lai dara, nu, tāds liktenis, jā. Man sauc Ilza Staļevska. Visu bērnību man sauc Pināra, mans mammas vārdā. Esmu zelta dejotāja. Es neatbildēšu jautājumu par to, ko darīt lidostas gadījumā. Tā, es domāju, ir viena visticamāk pieredze. Daudzi iepriekšējie gadi situācijas, kas izveido lēmumu. Bet man ir tāds jautājums, tā kā jūs 58 gadus vadat bērnus, ko jūs ar katru jaunu paudzi iemācāties? Un kā jums ir bijis iespēja mainīties, jo paudzes mainās, mēs kā cilvēki mainamies. Nu, tas ir tas mācīšanās process, ja, ko tu prasīji, jo patiesībā, jā, mainās, jo dažreiz saka, teiksim, ka nu, bērni mainās, bet zin, kas mainās visvairāk vecāki. Vecāku attieksmi, jā. Bērns patiesībā piedzimstot un tā augot ir vienāds, jā. Bet vecāki, jā, jo nu, mēs atkal te apspriedām, viens mirklis, nu, paldies Dievam, sāk uzlaboties šī lieta, bet viens mirklis bija šis ārprātīgais individuālisms, jā. Ar kolektīvs tas ir Štruns, es esmu sabiedrības galvenā šūniņa, es esmu, bērnu nedrīkst apgrūtināt, bērnam nedrīkst būt grūti, jā. Tad, kad man vecāki prasa, vai viņam nebūs grūti, es saku, būs.
Jo saprotiet, neko, man visdziļākā pārliecība dzīvē, neko nevar panākt viegli. Nav, jums nevienam dzīvē uz paplātītes neko neatnes. Jūs cīnaties ar sevi, ar savu slinkumu, protams, jā, jo mēs visi esam slinki, jā. Un mēs cīnamies teiksim, ar apstākļiem. Un tāpēc, teiksim, ja jūs esat vecāki, nedodiet saviem bērniem vieglu dzīvi, nebūs viņiem dzīvi viegli uz priekšu. Liekiet viņiem gan strādāt, gan mācīties, gan es nezinu, vai dejot, vai vingrot, vai sportot. Visu uz kaut ko, lai viņš ir pilnvērtīgs. Ja? Un tie bija galvenokārt vecāki, bet pat atkal jau ir labāk. Pat jau atkal prasa viss, vai būs disciplīna, vai būs stingrība. Arī bez disciplīnas nekur nevar iztikt. Nevar šis variants, ka, teiksim, skolā galvenais ir skolnieks, un viņš, piedodiet, pat nedrīkst tāfeli noslaucīt. Kas tā ir pa muļķību? Es nezinu, kas to ir izdomājis. Ja? Viņš nedrīkst, ja? Jo tas viņam ir apgrūtinājums, saprotiet? Ja? Es domāju, ka tā kā mainās galvenokārt vecāki. Es arī, protams, pēc iespējas mainos, pēc iespējas, ja? Es mēģinu saprast. Bet, diemžēl, es esmu diezgan spītīga persona, un man tā liekas, ka, ja jūs esat biznesmeņi, un mīļie, jūs arī nevarēsiet bez tā iztikt. Ir savai pārliecībai jābūt. Es daru, tā ir cita lieta, paskaties, vai viss ir pareizi, bet principā es daru pareizi. Es esmu. Tāds man ir. Abi. Teiksim, liela paldies Steinas kundzei. Lai jums veicās dzīvē visiem, jā? Lai jums viss Viennozīmīgi. izdodās. Okay?